Mana oma nemāk izmantot telefonu. Kopš tajā vairs nav pogu, viņa knapi prot man piezvanīt. Jo biežāk viņa man prasa, kā strādā viņas laikapstākļu un bankas aplikācijas, jo vairāk es aizdomājos. Kā tiek veidotas sistēmas, kuras lieto tik dažādi cilvēki? Mani sauc Oskars. Esmu programmētājs, jau vecākais programmētājs. Strādāju uzņēmumā Gravity Team. Šajā profesijā darbojos jau 15, 16 gadus. Tad Gravity Teams mēs esam tādā vienkāršā valodā, teiksim, kriptotraderi. Pamats ir kriptovalodas tirgošanās, tāda pērk un pārdodama. Programmētājs principā ir tāds cilvēks, kas risina kaut kādas citu cilvēku problēmas, rakstot kodu valodā, kur saprot dators. Ikdienā visbiežāk īstenībā es neprogrammēju. Lielākā daļa īstenībā sastāv dažādas sapulces, runāt kolēģiem, saprast to problēmu, izdomāt, kas tad īsti ir jāuztaisa, skatīties, lai tas, kas ir uztaisīts, strādā tā, kam tam ir jāstrādā, tad kaut kad starpiņās, kur ir brīvs brīdis, tad iespied iekšā to programmēšanu. Pašam tas tāds diezgan liels pārsteigums, tāpēc, kad es piedzimu un uzaugu tādā fermā, dziļos laukos, un bērnībā es fantazēju par turbotraktoriem un tādām lietām. Kad bija jāiet tātad studēt, kad man tas bija jādara, programmēšana bija tādā ļoti hypā, tāpēc, kad bija ļoti daudz budžeta vietas. Ja nemaldos, 350 studentiem, 320 aptuveni bija budžeta vietas, tad bija ļoti jāpacenšās, lai tu netiktu tajā budžeta vietā. Gravity Teams nonāca, principā, kā iesācējs tādā ziņā, ka es biju labs programmētājs, bet šajā sfērā es īsti nezināju, kā lietas notiek, tāpēc pirmie mēneši pagāja apgūstot tās lietas. Pirmais uzdevums bija vienkārši integrēt biržu. Birža tā tad ir tāds vieta, kur tu vari tirgoties ar kriptovalūtu, un ir daudz dažādas biržas, un viena no tām tātad man bija jāpieslēdzas viņai un jāuzliks programma, lai mēs varam ar viņu strādāt. Viena lieta, ko es jau minēju, noteikti ir mācīties svešu valodas, vienalga kādu karjeru beigās izvēlēsies. Tas vienkārši atvērs ļoti daudz papildus durvis vaļā. Un otra lieta ir noteikti nemēģināt domāt par to, kas šobrīd ir trendā. Mūsu tehnoloģijas tik ātri kustās, kad kamēr tu izies tos 3-4 gadus universitātē, tā lieta, kas tagad liekas baigi krūtis, varbūt pēc tam vairs nevienam nebūs vajadzīga, jo būs mākslīgais intelekts, kas to visu izdarīs. Vienā grāmatā es vienreiz lasīju, kā atrast to savu iekšējo dzirkstelīti un padomāt, kas bērnībā bija tās lietas, kas tev patika. Apsvērt tādas tiešām pamatlietas, jo tāds interesants teiciens bija labāk braukt ar velosipēdu uz pludmali nekā ar Mercedes uz darbu.